Kāpēc es izvairos, un mēs ģimenē par to daudz runājam, kāpēc es izvairos prasīt speciālu, perfektu padomu kaut kādās šādās garīgās darbībās vai draudzes vadīšanas lietās? Es ļoti uzmanīgi autoritīviem cilvēkiem izvēlos, ko es ar ko runāju. Es esmu pieredzējis to dzīvē, kad mēs izliekam ārā padomus no savas emocionālās un parastās pieredzes, no mūsu cilvēka pieredzes, no mūsu dzīves. Bet mēs nedrīkstam sajaukt. Tā ir mūsu dzīves pieredze. Uzmanīgi. Mūsu dzīves pieredze vai debesu pieredze, ko tētis, ko tēvs grib, lai tā lieta mainās. Pat, ja tev ir pieredze vadīt lielu draudzi daudzu gadu garumā, un tu esi finansiāli veiksmīgs un tā tālāk, nav garantija, ka tavs vārds pateiktais būs funkcionāls Dieva iedotai draudzei manā situācijā. Punkts. Saprot? Tagad skaties. Es pār tevīm, es eju tavā dzīvē un es dodu tev svētību. Es runāju svētību, daram tā, daram šitā. Tu sirdī izvēlēsi, es esmu ar šo draudzi vai neesmu ar šo draudzi. Tas ir ļoti labi, un mēs to novērtējam, ka tu esi, ka mēs esam, un mēs pušojam visu uz priekšu. Bet mūsu mērķis galvenais ir tagad šī visā kopumā, lai tu saņem no debesīm to lādiņu, ko tieši tu savā dzīvē esi saņēmis savai dzīvē no augšas, no debesīm. Kas esi tu? Kas esi tu? Kas esi tu no debesīm? Nevis es tev pasaku, kas tu esi, bet kas esi tu. Ok? Rekurā 2. Korintiešiem 5:16. Ja aizrāvāmies līdz neprātam. Jā, 2. Korintiešiem 5:12, lai jūs saprastu. Ja? Jūs baznīcā mēs gribam būt dzīvot, un mēs citreiz tā kārtīgi mēs sēžam, viss kārībā, bet to, ko jūs bieži redziet, tā ir harizma, tas ir Dieva klābuli, tas ir, esiet uzmanīgi pret svēto garu, daudz uzmanīgāk pret svēto garu nekā pret savām emocijām. Jūs varat redzēt daudzas lietas dzīvē, jūs noķersiet garā daudz vairāk. Un redz, kur šeit, piemēram, korintiešiem saka, ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu. Bieži vien mēs redzam egzaltāciju. Es esmu pret Dievu, es esmu aizrāvies. Kad mēs runājam par melno afroamerikāņu draudzēm, mēs redzam, viņi ir tādi aizraujušies. Ja? Un nezinu, kāpēc baltie cilvēki tā neaizraujās Dievā. Kas viņam cits Jēzus ir? Skaties, nolasīšu, ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notika Dievam par godu, ja esam apdomīgi jums par labu. Jo Kristus mīlestība mūs vada. Kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tā tad visi ir miruši un tā tālāk. Ja? Skatieties, ceļ tālāk. Romiešiem 8. mēs lasam, kad mēs apliecinam Jēzu ar savu muti. Bet tur ir viens cits vārds, kas ir grieķu valodā, ko mēs atrodam, kas ir egzaltēts. Es izejot no sevis egzaltācijā, es apstiprinu, kad es pateicībā saucu, kad tu tēvs, nevis es, bet tu tēvs, es sakārtos visu starp mani un tevi ar Jēzu. Un tas tev dod šo tev ārprātas prieku, laimi, jo, saprot, es nevaru no tevīm prasīt, ja tu neesi vesels, kā es varu tev stāstīt, ka Dievs ir labs? Ja tu ikdienā nesaredzi Dieva klābūtni, kā es varu tev prasīt no tevīm lekt pa gaisu un teikt halleluja? Tad tas ir mazohisms. Dievs taču ir loģisks. Mums ir iemācīts, kad mums ir iemācīts reliģiozā vidē, ka mums ir jāizrāda Dievam tas, kas mums nav patiesībā. Un mēs tā kā sevi mānam, bet Dievs mūs nemāna, viņš nekad to nav darījis. Tātad pirmais, stiprais, nāk glābt vajāko. Un stiprais ir Jēzus. Un pirmais tavā dzīvē ir pilnīgs atrisinājums tavām problēmām. Pilnīga pieskaršanās, pilnīgs risinājums. Tas ir tehnikas, ko atkal mums ir samācījuši, kad mums ir jāapliecina daudz visādas formulas. Kas Dievs ir muļķis? Viņš tas ir cirks kaut kāds? Nē, viņa sapnis, lai tu būtu kārtībā, lai ar tevīm viss būtu labi. Un viņš to sapni taisās īstenot, ja vēl nav noticis tavā dzīvē. Es tev apsveicu. Šis te notiks ar tevīm tuvākajā laikā, ja jau nav noticis tagad šī brīdī. Viņš tevi grib, un viņš ieslēdz visu debesu spēku.
tavā dzīvē, lai tu būtu kārtībā, lai tev nebūtu muļķīgi jāapliecina tas, kas nav. Ja viņš ieliek tev vīziju un sapni par to, ka tu esi bagāts, laimīgs un pilnvērtīgs, tā ir viņa vīzija jau ielikta tevi iekšā. Jo ticība ir dāvana. Ticība ir dāvana, kas ir ielikta tevi iekšā. Viņa nāk no augšas. Bang, tevī. Tev viņa nav jāģenerē. Mums ir iemācīts ģenerēt. A, ko jūs vispār ziniet par kaut kādu ticības ģenerāciju? Tāpēc, ka jūs izlasījāt kaut kur. Vai kāds jums paskaidroja? Es jums teikšu tā. Dievs ir ielicis tevī ticību, un tu jau ej tajā iekšā. Tu jau esi iekurbulēta. Un skaties, kas notika ar Ābramu. Atcerieties, kas notika ar Ābramu. Mēs par to vienā dievkalpojumā runājām. Kas nebija. Ābrams jau uzreiz nenoticēja. Viņam parādīja. Tur pierādās Dieva sapratne par saviem bērniem, par cilvēku būtību. Viņš saka, būs tā. Viņš saka, ok, izej ārā. Cik tu redzi? Cik tu redzi? Cik tu redzi zvaigznes? Cik tu redzi zemi? Viņš viņam parādīja. Viņam bija viegli ticēt. Kur ir varoņdarbs? Kur ir varoņdarbs? Bērnas taisīt? Nē. Dieva balss. Tā ir faktoloģija. Dieva balss tavā dzīvē ir tas, kas ir neatgriezenisks, kas ir neapgriežams. Es jums vēlreiz to pateikšu. Svētība ir neapstādināma. Svētība ir neapstādināma. Viņa ir neapturama. Tas ir fakts. Tas ir fakts. Izmetiet ārā pārējo. Ja Dieva vārds ir svētība, jaunā derība ir apliecinājums tam, ka Tēvs debesīs vairs nekad mūžā jūs neatdalīs no sevīm. Nav iespējams jūs atdalīt no Tēva, tāpēc, ka jūs esiet iekšā. Tad viņam ir jāatgriež sevi vaļā un jāizņem sirds ārā. Jūs saprotiet loģiku? Jēzus mūs ir paņēmis un iestādījis Tēvā. Mēs esam atnākuši pie viņa. Mēs esam viņa īpašums. Visi par to raksti, visi raksti par to runā. Tas ir fakts. Debesu glorija, debesu valstība, debesu klātbūtne, tas ir fakts, kas ir izlietis uz jūsu dzīvi. To nevar atcelt. Un tas ir fakts, ko Dievs no debesīm saka. Tu esi vesels, tu esi svētīta, tu esi laimīgs. Un es tevi tādu padarīšu. Tas ir mans mērķis, es to gribu padarīt. Tas ir mans redzējums tavā dzīvē. Tavā dzīvē konkrēti. Mans redzējums tavā dzīvē. Ne mans, Dieva redzējums tavā dzīvē. Vesela. Konstruēta. Продолжай. Halleluja. Yes, halleluja. Jūs ar manīm vēl esiet? Да, это его факт в твоей жизни. Это даже не твой auglis, tas nav tavu prāta auglis. Es esmu vesela. Tu vari 1000 reizes sevi mānīt, tā kā motivēt. Labi, damotivēsies. Bet pats fakts ir īstenībā debesis pats saka, hei, tu esi vesela. So, this is a resonance. Pum! Tas ir tas, ko Tēvs redz. Jā? Halleluja. Jūs dzirdiet mani? Ok, ejam tālāk. 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, un tā ir atbilde. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Novērt var ieņemt. Kas ir bijis, ir pagājis. Un redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas nāk viss no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Tagad jūs man atbildiet, kas ir bijis un kas ir pagājis? Kas tas ir, par ko iet runa? Tas, ka tu esi dzērājis un šodien ne? Tas, ka tu biji nabags, bet šodien esi veiksmīgs? Tas, ka tu biji kādreiz diskreditēta persona, bet tagad tu esi foršs džeks? Tas, ka tu vakar nemācēji lūgt mēlēs un šodien tu pēkšņi māki? Tas, ka tu karājies Jēzum krustā līdzvērtīgi un tagad tu esi debesu valstībā? Kas ir tas, kas ir pagājis, mīļie cilvēki? Kas ir evaņģēlijs? Kur ir lielākais jautājums? Kas ir vecā pasaule? Kas ir tas, kas ir pagājis?
Amen. Amen. Bauslība. Mūzus ir pagājis. Viss vecais. Tas, kas nedeva tev pieeju, nekādu pieeju, saproti? Tas, kas nedeva tev pieeju, bija tiesības tevi nelaist. Bija tiesības tevi nelaist klāt dzīvības avotam. Tādas tiesības bija. Tāds bauslis bija. Tāds likums bija. Tāds raksts bija, Andrē. Tāds bija. Bet Jēzus. Un starp citu, nevis Jēzus viens, it kā Tēvs debesīs, gribētu tevi atdalīt. Nē, nav taisnība. Tēvs nav ļauns. Tēva sapnis, preach, brother. Tēva sapnis ir lielais sapnis, Dieva sapnis, lai tu būtu pie viņa. Viņš nezināja, kā to izdarīt. Un vienīgais, kā viņš to var izdarīt, ir caur Jēzu. Tāpēc mēs esam kristieši. Tāpēc mēs ticam, tāpēc mēs ejam Tēva priekšā Jēzus vārdā. Jo līdz tam bija raksts, kurš tevi nelaida pie dziedināšanas, kurš tevi nelaida debesu valstībā, kuram vajadzēja pravieti, kuram vajadzēja speciālu lūkšanu, kuram tagad tas ir nomainījies, jo tas ir jauns laiks, lūdzu. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas ir bijis, ir pagājis, redzi, visi tapis jauns. Amen. Jauns radījums, jauns radījums. Jauns radījums. Tava dzīve, tava personiskā dzīve ir tagad, viņa ir tāda, kā Dievs viņu Tēvs redz, kā viņš projicē uz tevīm. Un tavai iztēlei, tavai dzīvei ir jābūt nofokusētai caur krustu, caur Jēzu, caur krustu, caur Jēzus Tēvu uz troni. Viņa, tas ir tas mūžīgais avots, kas nekas neiznīkst, kas tev dod enerģiju, spēku un redzējumu, pareizi redzējumu, lai tu dzīvotu. Un tiklīdz mēs nositamies nost no tā redzējuma, mums sākās visādi muļķiki citi. Ja? Un vēlreiz es atkārtoju, tavai iztēlei nav nevainas. Tavai iztēlei nav nevainas. Tikai muļķiki nepareizi rādās. Ja viņi pārsvarā, vajag sabalansēt, varbūt izslēgt, varbūt nolikt malā. Bet aiziet pie Tēva troņa un iztīrīt un saņemt, kas tu esi. Kā Tēvs tevi redz? Viņš tevi neredz tādu, ja? Viņš redz tevi pilnvērtīgi. Ok, viņš ir devis mums salīdzināšanās kalpošanu. Lūdzu atbildi. Es atbildu jums, mīļie draugi, kuri vēl joprojām baidās būt nonākt ellē, kuri vēl joprojām ir grēcīgi, kuri joprojām cīnās ar nosodījumu. Tā pati nodaļa. 19. pants, jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevīm. Salīdzināja pasauli ar sevīm. Tiem viņu grēkus nepielīdzinādams. Un ir mūsu starpā licis salīdzināšanās vārdu. Ja? Vēlreiz, es nezinu, vai jums aizgāja tas, ko es lasu. Tātad, jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi. Tas ir pagātne, viņš jau to izdarīja. Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi. Tad tas nav process šodienai. Jūs dzirdiet, tas ir pagātne. It's past. Prošlie. Tur. Ne rīt. Ne tagad. Jau izdarīts. Dam. Un tiem viņu grēkus nepielīdzinādams. Tev ir grēki? Nav grēku. Ko darīsim? Kad tev māca, kad tev ir grēki? Ko darīsim ar to? Tev māca, ka tev ir grēki un tu nodarbojies ar grēkiem. Bet es tev gribētu iemācīt, ka tu esi meita un dēls un tev būtu jānodarbojas ar debesu valstību. Saprotiet? Nevis nodarboties ar grēkiem, bet nodarboties ar dzīvi šodien. Nevis gaidīt jebkurā brīdī antikristu, kurš rītā atnāks. Bet nodarboties ar to, kā tu būvēsi savu dzīvi. Draudze, lūdzu, dzemdējiet bērnus, taisam kāzas, būvējiet biznesu, atbildiet par savu dzīvi, atbildiet par savu izglītību, ejiet uz priekšu un uzvariet un mainiet šo zemi.
Esiet debesu valstība. Ja, jūs saprotiet, par ko iet runa? Debesu valstība šeit uz zemes. Tagad. Tu vari tā dzīvot. Vai tu vēl joprojām nodarbosies ar savu grēcīgumu, vēl ar vakardienas problēmām. Skaties, kas te ir rakstīts. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar seviem. Tas ir darīts. Tiem viņu grēkus nepielīdzināms. Un ir mūsu starpā, līdzis salīdzināšanās vārdu. Mūsu starpā, kā starpā īstenībā? Viņš runā ar korintiešiem. Ja? Bet ir kaut kas mūsu starpā, un tas ir nokārtots. Tas ir nokārtots. Tāpēc šodien tu ejot cauri krustam, ej ar Jēzu pie tēva, un Jēzus ir ar tevi. Un, ja pat tevi ir apsūdzētājs, ja ir uzradies kāds miskastes runcis, kurš tevi apsūdz, ja? Tev ir Jēzus, kurš ir tavs attaisnotājs. Un tu saki, yes, es kapitulēju, man nesanāk. Man nesanāk 1000 reizes kā vīram, man nesanāk 1000 reizes pagaidām kā biznesmenim, ja? Man nesanāk varbūt 1000 reizes kā tēvam, un varbūt man nesanāk kā mācītājiem, bet man ir Jēzus, un manī iekšā ir vēlēšanās, lai man sanāk, un tā ir no Dieva. Ja kāds tev ir to nozadis, tā jau pusi uzvaras par tevīm, ja? Tipa, tu guli gultā, nu nebūs, nu kā nekas nebūs slikti viss. Iedegās sarkanā gaismiņa, jāzvanī Denisam mācītājiem. Saprot? Tur ir points. Bet, mīļie cilvēki, jūsos ir iekšā atomisks spēks, tas ir no augšas, un jums ir jāiet. Un ja jums it kā nesanāk, tas ir, ja tev ir Jēzus, kurš stāva te jums, viņš saka, paies sīkais malā, tagad es runāšu. Un Jēzus runā ar savu tēvu. Viņš saka, nē, es to sakārtoju. Viņš mācās, viņam nesanāk. Bet es zinu kā. Es viņā ielieku sapni. Es viņu garantēju. Es zinu, ka būs labi. Es esmu sakārtojis. Tas ir pilna dzīvība. Vecajā derībā mēs šodien vienu draugu runājām. Ļoti labi rakstu vietu, kad nelīst iekšā divu cilvēku strīdā. Ja? Otra salma pamācības. Vēl viena lieta negarantē par citu cilvēku. Negarantē. Neaizliec, nesaka, es zinu, tas baigi labais džeks. Cik reizes dzīvē mēs tā neesam darījuši, vai ne? Šitas ir super. Un citreiz es to esmu darījis. Es atklāt, saku, manas kļūdas pēc. Vienkārši labu sirds gribas aizlikt labu vārdu par cilvēkiem. Un citreiz gribas vienkārši sev tā kā pagons. Tu pasaki, es esmu eksperts, šis džeks baigi labais. Es esmu tik ļoti labas stundas dabūjis no dzīves. Ne no Dieva, no dzīves par to. Nelien. Nevajag. Viņi paši tiks galā. Un tā ekspertīze arī pati tiks galā. Tikai Jēzus var aiziet un apskatīties un pateikt, puika, paim malā. Es zinu, kā jābūt. Es zinu, kas būs. Pastāv mierīgs. Es nokārtošu. Tu esi man garantija. Es nezinu, kāpēc, bet es iegriezīšu šī koridorā, varbūt kādam mācītājiem noderēs dzīvē kalpotājiem. Mēs esam apustuliska draudze, jūs to saprotiet. Tad mūsu mērķis ir apmācīt un nostabilizēt uz zemes pareizi apmācīts cilvēkus Latvijā. Sāksim ar mazām lietām. Rajonu, Rīgu, Latviju un tā tālāk. Mēs apmācam jūs. Kas zina, kas ir bijuši Bībeles skolā, jūs to ziniet, mēs reāli apmācam dzīvē. Ja? Tas tas, ko mēs darām. Un mēs sūtam ārā. Mēs dodam uz priekšu. Un cilvēki nevis vienkārši nāk uz church pie mums, bet viņi jau zina lietas, un viņi var mainīt lietas, un viņi zina, kā saņemt no Dieva un tā tālāk. Funkcionāli. Ir tāda rakstu vieta jaunajā derībā, kur ir nesteidzies uzlikt rokas. Kā lai Latvijas tā izskatīt cilvēcīgi, savādāk man jāmeklē tā rakstu vieta. Ja? Nesteidzies uzlikt rokas, tā kā dodot autoritāti, es lasīju citā tulkojumā autoritāti, varu, sūtot tā kā savus komandas biedrus, teiksim. Īstenībā tā, reliģiozi cilvēki tulko to tā, ka nesteidzies uzlikt visiem rokas un lūgt pa viņiem. Lai nedabū... Saprotiet, kā reliģija perverizē, tā ir perversija. Tā nav. Tas nav Dieva vārds, ir savādāk. Tas, kas patiesībā ir tur, tā ir pavisam parasta
loģiska lieta. Nesteidzies uzlikt rokas nozīmē dot varu un svaidīt tevi iet kalpošanā. Turpināt šo te komandas darbu, piemēram, kuru mēs esam veikuši, sākt jaunu draudzi, būt līderim un tā tālāk. Iet runa par pirmo baznīcu, par pirmo draudzi. Kāpēc? Lai tās slimības, ko tu saki, kā cilvēks tulko, skatieties, tas vārds, ko nozīmē, lai tā cilvēka padarītās lietas un teiksim tā, nedarbi nepāriet uz tevi. Ko tas nozīmē? Viņa sliktais backgrounds varēs nest neslavu tavai draudzē. Ja tu viņu ieliksi neatrisinātās lietas, ja viņš ir neatrisinātās lietās, horizontāli, kas zina, horizontāli, между людьми. Viņš nesīs noisu, soundu, fonu mūsu organizācijai. Tāpēc nesteidzies. Nesaka, nav teikts, ka nedari, bet nesteidzies, pārbaudi, sajūti, saproti, ļauj pierādīt, ļauj notikt, ļauj rezultēt. Ja? Saprotiet, kur doma ir? Ok. Un tāpēc domāju, kāpēc tas mācītājs man nesūta ārā? Kāpēc nenotiek? Neuztraucies. Mācītājiem ir kungs, viņu sauc Jēzus, kas saka mācītājiem, pasēdi, es zinu kā. Un tā pasēdi, es zinu par visiem. Jēzus zina par visiem. Viņš mīl visus. Un viņš izdarīs vislabāko. Jo viņš mīl un respektē. Jūs saprotat, ko es domāju? Ja? Tas tagad nevēršiet pret sevīm, bet es nezinu, kāpēc man tas jāsaka, varbūt tas ir priekš video, priekš cilvēkiem, kas skatās, tas var jums noderēt. Nepārprotiet Bībeli. Viņa ir ļoti praktiska. Vai es drīkstu padalīties ar vēl vienu ļoti praktisku lietu no jaunās derības? Kā tika būvēta pirmā draudze? Lai mēs noskaidrotu teoloģiski, precīzi, kas ir pirmā draudze? Kādi gadi tie ir? Cik gadi tas bija pēc Jēzus? Varbūt tas bija vispār pirms Jēzus, pirmā draudze. Kāds var man pateikt? Pirmā draudze ir precīzi tieši tik, kas zina Bībeli, cik Mūzes maldījās pa tūkstnesi. 40 gadus. Pirmā draudze ir tieši 40 gadus. Tas nav Mūzes, bet tas laiks ir ļoti zīmīgs, jo viņš bija pravietisks. Jo mums taču patīk pravieši. Mēs taču sekojam pravietiskai kalpošanai. Tā kā mēs lasam Daniela grāmatu, un mēs klausamies Jēzu, un mēs klausamies arī atklāsmes grāmatu. Mums ir vajadzīgas references, jo mēs zinām, ka Jēzus bija tik precīzs pravietis, kāds vēl nekad nebija bijis. Un ja mēs skatāmies pirmajās draudzē, tad tie pirmie 40 gadi pēc Kristus augšām celšanās. Un tā ir modificēta cilvēku grupa. Un tie nebija simtiem tūkstošiem miljoniem kristiešu, kā mēs iedomājamies, kad visu pasauli bija. Bet tās bija grupas gluži kā mūsu draudzes stratēģija, kad mēs esam nelielas mājas draudzes, bet ļoti daudz. Tā. Un mēs esam ļoti daudz, un mēs esam ļoti apmācīti, mums ir Dieva klābota, mēs zinām, kas notiek, un mēs vedam evaņģēliju, labo vēsti šai pasaulē. Ja? Un tieši tas arī notika. Ar visiem brīnumiem, ar visām klābūtnēm, visām lietām. Vai ne? Tā ir mūsu draudzes stratēģija. Tie esam mēs. Tā ir mājas draudze. Mūsu pirmais nosacījums mājas draudzē ir mājas klābūtne, debes klābūtne, lai cilvēks, kurš atnāk, lai viņš jūtos kā mājās. Bet jūs to nekad nedabūsiet ar svecītēm, siltu tēju un pīrādziņiem un cepumiem. Es atkārtošu. Jūs to nedabūsiet ar cepumiem un svecītēm un kafijām. Tas ir vajadzīgs un tas ir labi. Bet ja jums nebūs paša Dieva, ja jums nebūs pašas klātbūtnes, jūsu teoloģija caurdurta. Kā balons. Puk! Bez klātbūtnes nav mājas draudzes. Viņa nebūs. Tas ir svarīgi. Būs mājas ballīte, jā. Būs dzimšanas dienas svinības, jā.
Bet bez klāvotnes draudze nepastāvēs. Un jūs kā kristieši esat disfunkcionāli, ja jūsos nav spēka izpausmes. Vienkārši spēka izpausmes. Tas ir norma. Tai spēka izpausmē viņa ir sabiedrībā. Viņa rodās tur, kur ir vajadzīga vajadzība. Ja? Atcerieties, Pāvils teica, ko tam viņš teica, mums visiem tagad grēka, viņš saka, grēka kur vairojas grēks, viņš saka, tur vairojas žēlastība. Žēlastība ir tāda rakstura īpašība, ka viņi vienkārši tur, kur ir vairojas grēks, tur nāk virsū žēlastība. Gaisma apriņģa tumsu. It's ultimate weapon. Un tas ir Dieva prāts, tā ir viņa gaismas būtība. Tagad skaties par pirmo draudzi. Es iedošu piemēru. Tātad. Ok, ja mēs skatāmies uz pirmo draudzi, bija laiks, kad visi, pie kā nāca Jēzus, un visi, kuri sludināja Jēzu, bija laiks. Tie bija kas? Ebreji. Pareizi? Vai es tagad nepareizi izsakos? Pareizi, jā. Vai es pareizi izsakos tagad? Es neapvainojos. Negribu nevienu apvainot, kas tieši saistīts ar jūdaismu vai kā, bet es saku, tie ir ebreji. Tie ir bijušie farizeji, tie ir bijušie kalpotāji un tā tālāk. Okay? Un bija tāds laiks pat, kad arī apustuļi domāja, ka vajag apgraizīt un turēties pie jūdaisma, jeb sinodālām tradīcijām. Un turēties pie sinodālām tradīcijām. Sinodālās tradīcijas. Jo bija draudzes, piemēram, kā Efesas draudze, vai tā pati ebrejiem vēstules. Mēs redzam un zinām, ka viņi faktiski ļoti daudz draudzē bija tāda problēma, ka viņi staigāja uz brīvo draudzi, kur mācīja par Jēzu, Jēzus mācību. Svarīgi, Jēzus mācību. Labi, ok. Nē. Pirmajā draudzē bija laiks, ka viņi svēti ticēja, ka tas ir tikai ebrejiem, jo glābšana nāca tikai pie ebrejiem. Tas ir svarīgi. Un tie, kas nāca, un tūlītās es pateikšu, kas helēnisti. Jā? Tie bija cilvēki, kuri bija nabažnie. Un pēc viņiem božnīs un nabažnīs, ticīgais, neticīgais, nebija tā kā mēs. Bet tas bija cilvēks, kurš nāca no sistēmas, kurš nāca no sinodālās sistēmas, jo tā bija viņu pasaules uzbūve, viņi tā domāja. Un cilvēki nāca uz brīvo draudzi, un arī tradīcijas pēc mīļā miera labad gāja uz sinagogu. Vēl joprojām. Pirmos 40 gadus apustuļi evolucionēja. Pirmā draudze evolucionēja savā ticībā. Ziniet, kur ir pierādījums? 2 vārdi. Viens vārds – Lidija. Mēs runājam par Lidiju. Kas atcerās? Helēnisti. Lidija bija finansists, bet ne mācītāji. Pāvila draugs. Pāvils, apostols Pāvils, kurš gāja pie kā? Viņš gāja pie ne ebrejiem, bet viņš gāja pie jezičnikiem. Pagāniem, jā, pagāna apostols. Mēs esam tagad pirmās draudzes attīstības laikā. Pārceļiet savus smadzenes uz turieni, savu vizualizāciju pārceļiet uz turieni. Jūs atrodaties Romas impērijas laikmetā, Romas impērijas teritorijā, Romas impērijas visā likumdošanā. Ne Latvijā, jūs esat tur. Un viss evaņģēlijs, kas tiek sludināts, ir nevis pagāniem, jo līdz tam nebija sludināšana pagāniem, bija ebrejiem. Un tiem, kas gāja arī ik pa laikam uz sinagogu. Nabažnī, bet neapgriezītie. Un tagad pierādījums, ko mēs darām tālāk pēc Lidijas. Mēs paskatāmies uz otru pusi, mēs redzam tādu vārdu kā Kornelija. Jūs ziniet, ka Kornelijs ir pirmā reize, cik paradoksāli tas liktos, ka tieši Pēters dodās ar redzējumu pie Kornelija, uz Kornelija namu un saka, lūdzu, tagad viss ir atvērts. Un sākās vēlāk apostoļu darbos, redzēsiet, svētā gara izliešanās, atmoda un pagāni
Bet mēs zinām, ka Pāvils ir pagānu apostols, bet tieši caur Pēteri notiek tas šifts. Un Kornēlijs būdams simtnieks, ja, viņš bija romietis, viņš bija zem sistēmas, Romas sistēmas, viņš bija militāra persona, viņš bija sistemātiska persona, pilnīgi pretēji Lidijai, kas bija helēniste, pilnīgi cits domāšanas veids, tie grieķi un tie ir romieši. Un tagad atcerieties, ka romieši bija Grieķijas iekarotāji. Viņi bija iekarotāji. Un iedomājieties, kāda baznīca bija vienā draudzē, kad nāk iekšā romietis, militāra persona, un nāk iekšā garīgā, brīnišķīgā helēniste. Viņš ir iekarojis viņu. Viņiem problēmas. Un apustuļi pa vidu. Viņi nezin, kā to visu tagad sagrozīt. Kā to visu darīt. Un vieni saka, un vieni ir ebreji vispār, un ebreji saka, šitie tie tur ir pagāni, tie tur. Zinat, tie tur. Viņiem pusi, viņi saka, visiem tos čalīšus jaunos arī līdz 30 gadiem uz apgraizīšanu. Kāpēc? Katram gadījumam, lai būtu papīri tīri. Jūs saprotiet, par ko mēs runājam? Vai tev ir teoloģiskā izglītība? Vai tavi papīri ir tīri? Vai kad tu ar savu teoloģisko izglītību lūdz par slimnieku, viņš dziedinās? Mans jautājums pretī. Vai tavā draudzē, kurā ir ļoti skaistā izkārtne, cilvēki izmainās? Vai viņiem ir cerība dzīvē? Vai viņi iet uz priekšu? Vai viņi personīgi iepazīstās ar Jēzu? Vai tu viņus dzen uz elli? Vai tu viņus biedē ar grēku? Vai tu viņus ved projām? Defaultā vienkārši tu pagriez cilvēkus, kas pie tevīm ir atnākuši un uzticējušies. Tu piecel viņus kājās, pagriez ar muguru pret Dievu un Jēzus saka, iesim pretējā virzienā. Jēzus piedod. Jēzus piedod, tavs darbs nebija pabeigts. Jēzus piedod, tavs rokas ir pa īsu. Mēs vēl gribam nedaudz paslimot. Jēzus piedod, Latvijai vēl nekad, Latvija nav pelnījusi atmodu. Latvijai kaut kad būs atmoda. Jēzus piedod, mēs neesam spējīgi. Jēzus piedod, mums ir jāmaksā 10. tiesa. Jēzus piedod, mums ir jāizlūdzās. Jēzus piedod, mums ir jāpierāda visiem, kad mēs ticīgie un tie tur neticīgie ir savādāki. Yeah. Jēzus piedod, kad mēs esam tik ļoti augstprātīgi, ka mēs sagrozam Bībeli. Tur gan Jēzus piedod. Tāpēc, ka labā vēsts ir viena. Jēzus glābi. Jesus saves. Un tā bija pirmās draudzes lielākā problēma. Ziniet, kas bija Jēzus pravietojums? 70. gadā viņš teica, atnāks pasaules gals. Pasaules gals ir 2 vārdi grieķu valodā. Teritoriāls gals un laikmeta gals. Bībeles skolas audzēkņi zina. Kad jūs domājat, kas nezin un kas nelasa Bībeli, pilnos tulkojumos, ka pasaules gals būs, jūs patiesībā lasiet to, ko Jēzus gatavoja draudzi. Apustuļus gatavoja. Uz pasaules galu. Kāpēc viņš gatavoja viņus, lai viņi būtu kopā? Kāpēc bija spēks draudzē? Kāpēc ebrejiem vajadzēja glābties, lai nekas viņam nekaitētu? Un vēsture liecina, kad Jeruzaleme tika iekarota, neaizgāja neviens kristietis bojā. Tajā uguns elles jūrā, ko mums draud ar vārdu elle, šis te vārds nozīmē uguni, kas ir visaptveroša. Tajā jūrā aizgāja bojā tie, kas bija neticīgie, diemžēl. Bet draudze, saņemot informāciju, pameta Jeruzalemi. Vienkārši pameta. Un ticiet man, viņi devās tik ļoti dīvainā virzienā, jo mēs runājām, ka Jeruzaleme bija visdrošākā vieta uz planētas Zeme tajā brīdī. Viņi varēja vienkārši 3 gadus kūkot, neko nedarīt, nebūtu nekāda problēma. Viņi varēja vienkārši aizslēgt vārtus ciet un dzīvot. It kā nekas nebūtu bijis.
Un romieši varētu tur sisties un karot, un tur varētu būt trausmīgi iebrukšana, bet nekas nenotiktu. Jo pietiktu ēdiens, viss būtu bijis ok. Bet balstoties uz pravietojumiem, viss sagaida ēlī. Šodien mēs tajā neiesim iekšā, nākēc Bībeles skolu. Ok? Bet, draugi, es runāju par evolūciju. Par evolūciju. Kad mēs domājam, kad apustuļi zināja Jēzu, viņi zināja Jēzu, bet viņi nemācēja vēl paskaidrot, kas ir jaunās derības principi, kas tas tāds ir, kāda ir debesu valstība. Un procesu laikā notika adjustmenti. Ļoti dažādi adjustmenti notika. Atcerieties, jums pierādīju tikko ar Korneliju. Jā, nepazaudējiet ideju. Tagad, zinot visu šo kopējo fonu, jūs atcerieties tādu vietu, kas ir rakstīta. Apstuļu darbi 4.32. Parunāsim par vienkāršām lietām. Tagad es vienkārši zinu, ka varbūt tas jums liksies interesanti. Un visu ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, pirmā draudze. Un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Bet viss viņiem bija kopīgs. Tāda rakstvieta. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kungu Jēzus augšām celšanos, un par viņiem visiem bija liela žēlastība. Starp viņiem nebija neviena trūkuma, jo visi, kam bija zemes vai mājas, pārdeva tās, tad atnesa pārdoto mantu, naudu un nolika pie apustuļu kājām, un katram tika izdalīts pēc tā, katram tika izdalīts pēc vajadzības. Cita vieta. Apustuļu darbi 2.44. Ievērojot, es lasu jauno derību. Un visi ticīgie turējās kopā. Un turēja visu kopīgu. Tie pārdeva savus īpašumus un mantas un izdalīja visiem, interesanti, kā kuram vajadzēja. Galatiešiem 6.6. Bet tas, kas mācīts vārdā, lai dala visas labās lietas tam, kas viņu māca. Vēlreiz. Bet tas, kas mācīts vārdā, tas, kurš ir mācīts. Jolanta man ir mācījusi. Lai dala visas labās lietas tam, kas viņu mācīja. Man ir jādala viņai, es kaut ko ieguvu, un man ir viņai jādod kaut kas. Ebrejiem 13.16. Neaizmirstiet labdarību un palīdziet, jo tādi upuri patīk Dievam. Skatieties, Efeziešiem nav rakstīts upuri. Esat aizdomājušies, ebrejiem, kad tiek rakstīts evaņģēlijā, iet runa pa upuriem. Jo viņi to saprot. Viņi saprot šo valodu. Pagāni šo valodu nesaprot. Viņiem nav par ko saprast. Viņi nav saistīti ar to. Bet ebreji saprot. Kā jūs jūtieties tagad? Un tagad man atliek tikai pieminēt Ananiju un Sapfīru, vai ne? Ir gatavi. Genukt. Kā jūtieties? Skatieties. Mīļā draudze, es ļoti gribu ar jums runāt no sirds. To arī daru. Un es ticu, ka tas ir noderīgs arī tev, kas skatās video. Tāda maza, ļoti smalka zīda, strīpiņa, zīda diedziņš. Maziņš. Ļoti smalka līnija. Очень маленькая грань. Тонкая грань. Turiet vārdu, tonkая грань. Mēs runājam par pirmo draudzi. Pie viņas atnāca glābējs. Izraēla tautas glābējs. Izraēla tautu viņš glāba. Jēzus. Un daudz gadu garumā mēs redzam Izraēla tautas un pagānu un apustuļu no visas sirds vēlēšanos turēties pareizajā pusē. To be on the right side. Tāpēc starp apustuļiem bija strīdi. Vajag kristīt vai nevajag kristīt. Var viņi nākt pie mums draudzē
vai mēs esam īpaši. Ir ticīgie, ir neticīgie. Jā, praviņi. Es saku, jūs sakiet man dzirdēt. Un Jēzus nāca pie viņiem. Un viņš teica, es jums dodu plānu, jums ir jāglābjās. Es jūs apmācu, es jums dodu svēto garu, jūs esat svaidīti, jūs esat pārdabiski. Un es būšu līdz dienu beigām ar jums kopā. Un burtiski būšu ar jums. 40 gadus. Kamēr vēl ir templis, uz ko tā nepaklausīgā Izraēla tauta vēl var aiziet. Viņi taču gāja. Viņi gāja, zinot Jēzu. Viņi gāja, zinot svaidījumu. Viņi gāja, pazīstot svēto garu, redzot eņģeļus, pārceļoties telpā. Viņi redzēja dzīvu Jēzu daudzi. Un viņi tik un tā gāja uz sinagogu. Un viņi vēl bija tā sinagoga. Pēc 70. gadā visu nolīdzināja. Līdz tā, kad romieši viņi nāca, viņi nesaprota, kur bija sinagoga. Mēs nevaram atrast vairāk viņu. Viņu nevarēja atrast. Tā bija atriebības diena. Tā bija pilna vecās derības, sinodālas filozofijas, domāšanas veida, totāla diskreditācija un pilnīga iznīcināšana. Lai Jēzus dzīvotu. No tās dienas tu esi neatdalāms no debesīm. Un tev nav sinagogas, tev nav sinodālā sistēma. Tu esi tur, debesu valstībā. Nespējīgs iziet no viņas ārā. Nav iespēja. Tu esi iepakots Tēva sirdī, kuru viņš nekad neatdalīs. Un tagad, kāpēc? Vienkārši cilvēki, kuri nāca uz draudzi, pavisam vienkārši. Viņi bija gatavi, tikko es jums lasīju, viņi pārdeva savas zemes, pārdeva savas mantas, pārdeva savus žiguļus un lika visu vienā kastē un teica, kam ko vajag. Kam ko vajag. Apustuļiem to vajag, tam to vajag, tos tas. Kāpēc? Uzdodiet man jautājumu. Viņi bija nojugušies. Viņi bija ferihteni. Viņiem kaut kas bija sajucis. Kāpēc? Jo viņi zināja, ka tūlīt būs pasaules gals. Viņiem nebija jāpierādas. Viņiem viss bija skaidrs. Viņi pazina Jēzu. Un viņi arī izglābās. 40 gadus viņi mācīja saviem bērniem, Vienu dienu jūs redzēsiet zīmes pie debesīm. Vienu dienu jūs redzēsiet ūdenī zīmes. Vienu dienu būs iekarošana. Vienu dienu būs tas. Un vai grūtās. Māciet grūtajām, lūdziet Dievu, lai nav ziemā. Atcerieties tās rakstu vietas. Mateja 24. Wow! Tā ir viņa pārliecības fundaments. Viņi pārdeva zemes. Nevis tāpēc, ka tu caur šīm zemēm vari izglābties. Tagad. Vai es kā mācītājs varu uzbūvēt savu finansiālu labklājību un manipulēt ar tevīm, ka tev ir jāpārdod viss, ko tev vajag. Mums ir jāliek kopā. Bet tāpēc, ka tas bija mesiķis viņiem. Viņu draudzes uzbūvēja. Viņu draudzes nākotnē. Viņu glābšanas schēmai. Un tā bija viņu iekšējā garantija turēties kopā svaidījumā. Viņi nepameta savas draudzes dievkalpojumus. Jo varēja būt baigās ziepes. Jo, ja tev ir Dievs teicis, kad tu pēkšņi saņem, kas redzējums redzēja, kad tu saņem informāciju no svētā gara, romieši nāk, tu līdz būs gals, ceļamies un ejam. A tu esi pametis savu draudzi, a tu vecīt piedzēries, neaprēbinieties ar vīnu, tā rakstu vieta. Labāk piepildieties ar svēto garu. Pareizi. Jo, ja tu būsi paņēmis 2-3 vīna pudeles uz krūts, un tev būs jāskrien ar bērniem, ar sievu, ar suni, kaķi, ārā,
Ko mēs ar tevīm darīsim? Mums tev nāksies nest. Ja? Vai jūs redziet loģiku? Saprotiet? Halleluja! Tagad, ot jūs domājat par to visu, un es jums saku, šodien, tad tas bija pusceļš. Šodien tev ir cita garantija, kas ir pabeigts darbs. Tur vēl nebija pabeigts līdz galam. Krusts bija gandrīz, augšām celšanās, garīgi, bet teritoriāli, sinodāli bija 70. gads. Un tad sākās jauna ēra. Un viņā mēs atrodamies tagad. Un tagad mēs esam garantijā i pagāni, i ebreji. Neviens vairs. Un te šodien mums ir Jēzus garantija. Tā ir tā atšķirība. Okay? Es redzu, ka jūs bišķi nogurāt. Sekundu. Tad skaties, tā līnija, tā ļoti svarīga līnija. Šodien mēs dzīvojam, mums ir tāpat vajadzīgi ziedojumi, mēs tāpat organizējamies kā draudze. Un finanšu plūsma ir svarīga. Un viņa ir tikpat praktiska varbūt kā tajā laikā. Un es jums varu pateikt tūkstošiem dažādas vajadzības un pierādījumus, kāpēc vajadzētu darīt un dot no sevis un tā tālāk. Šeit raksturvietas, kas saka, ka katrs nākiet uz draudzi, ja esiet Kristu un dodiet no savas sirds to, kas jums ir labākais. Cits ir pravietis, cits ir skolotājs, cits ir mācītājs, cits ir evaņģēlējs, cits ir uzņēmējs, biznesmenis. Bet katram ir sava vēl iespēja ziedot un būt finansiālā pieskarsmē. Tagad tā, obligācija vai ģimene? Draudze. Ir obligācija vai ģimene? Es lūdzu par tevim, un tu lūdzu par manīm. Kā par ko? Kā ģimene. Es tev varu mācīt kā obligācija, ka tev ir jādara. Tev nav nekādas jēgas šodien. Tev ir jābūt sirdī, tieši tā, sirds pozīcijā. Bet tu brauc uz mājām ziemā, un tu redzi, kad stāv sieviete vai vīrietis viens pats tajā mūsu tajā dievkalpojumā, pēc dievkalpojuma. Bet tu viņam pajautā, uz kur pusi tu brauc? Un es zinu, ka jūs tā dariet. Bet tā ir sirds. Es to paņemšu. Jo es zinu cilvēkus, kuri 100 metrus nevar mašīnu liekas nobraukt, lai aizvestu mājās. Man ir bijuši tāda dzīvē. Ja? Es tas salīdzinājumam. Ja? Tā ir ģimene, sirds vai obligācija? Vai ne? Sirds. Ziedot vajag. Atkal mācīties par ziedojumiem runā. Draugi, sirds. Tāpēc, ka tu neredzi savādāk. Tāpēc, ka tu gribi. Tā tas ir. Tā pirmai draudzēji. Viņam sirds bija dalīta, jo viņam bija slikta situācija. Viņi dega jau. Viņiem bija Ēlas jūra. Viņi glāba sevi. Viņi glābās. Cita filozofija. Viņi glābās. Viņi спасались делами. By the work. Tagad mēs esam žēlastībā. To vispār neatliek nekas. To ar darbiem nevar izglābties. To nav tādu iespēju. Tā ir tava problēma. Tā ir laba problēma, jo tu esi žēlastībā. To ar darbiem nevar izglābties. To nav no kā glābties. Tu esi žēlastībā. Un debesu valstība caur tevīm rezonē fiziskā veidā. Rezonē fiziskā veidā tagad uz zemes. Tāpēc, ka savādāk nevar. Ko mēs darām? Mēs ejam pa šo pasauli, mēs stāstam par Jēzu, tāpēc, ka mēs savādāk nevaram. Mēs nākam uz čārču, tāpēc, ka mēs savādāk nevaram.
Mēs ejam pa šo zemi. Un mēs savādāk nevaram. Un tu man uzdod jautājumu. Nu ko? Kad tu sludini labo vēsti, 100% žēlstības vēsti. Nemiksētu. Bet pilnu žēlastību, Jēzus ir pietiekams. Tātad mēs varam grēkot, mēs varam darīt, ko gribam, mīļais cilvēki. Jūs variet darīt, ko jūs gribiet. Bet nevajag. Labāk nevajag. Žēlastībā tu vari darīt, ko tu gribi. Bet labāk nevajag. Jo tu sačakarēsi savu dzīvi, tu sačakarēsi savai sievai dzīvi, sačakarēsi dzīvi citiem cilvēkiem. Ok? Tāpēc, ka Jēzus ir pietiekams. Bet vai tu zini viņu? Bet, ja tu viņu zini, visticamāk, tu nedarīsi. Tu, ko tu gribi vienmēr. Bet tu darīsi ģimenē, tu darīsi savādāk, tu darīsi no sirds, tu rīkosies savādāk, tu iesi. Un tas ir ļoti liels likums. Tu tikai sauc par mīlestību. Halleluja. Un tā ir žēlastība. Tas ir labā vēsts, tas ir evaņģēlijs. Not obligation, but love. Halleluja. Ļoti maza strīpa, ļoti maza līnija. To, kas ir tavā sirdī, tu dod tam, kas tev ir dārgs. Bet tas nav maksāšana, bet tā ir dalīšanās, kas savā ģimenē. Tu nepērc, tu dod sev, tu attīsti, tu dod savai ģimenē, tu dod savai sistēmai, tu dod savai lietai, kur tu esi iestādījis, tu aplēj savas puķes. Tā ir tava dzīve. Tas ir tavs. Te ir jautājums, vai tas ir tavs, te ir jautājums, vai tas ir kļuvis par tavu, vai tā ir kļuvis, vai piemēram, mūsu draudzi kļuvis par tavu mājas, sirds vietu, ja? Vai tu vēl šaubies, vai da. Bet tā ir sirds. Un pārējais nav svarīgs. Tieši tāpēc vecā derībā bija tas pārmaiņu moments, kad viss vecais ir pagājis, es uzsvēru, ja, šodien to rakstu vietu. Viņš saka, ka tēva sirdis mēs pagriezīsim pret bērniem. Un tā ir tēva sirds, kas reāli pagriežās pret mums. Pirmie bērni bija ebreji, piedodiet. Bet mēs esam tagad daudz lielākā kategorijā, mēs esam savu Kristus asinīm kļuvuši iekšā, iebūvēti viņā. Mēs esam cita konstrukcija. Mēs neesam ebreji, piedodiet, viņiem ir cits. Sinodālā sistēma, viņa tika nomainīta priekš viņiem, bet priekš mums tika uzbūvēta universs. Pasauli mēs tam ielikt iekšā. Mēs to esam pieraduši, ka viņš vien tā kā rosolu taisīt. Tas nav rosols. Mums ir īpašs status, kurš ir iedots ārpus. Uz mums vispār nekad likums nav attiecies. Mēs esam tā kā, kas tie tādi? Šitos mēs ņemam. Lūdzu, uz priekšu. Un te ir moments, puika paim malā. Jēzus runā. Te ir Jēzus, ok? Te ir tas. Tā ir tev garantija. Tas Jēzus. Mēs bieži domājam par tādiem draudzes mārketinga paņēmieniem, un ja mēs esam nobijušies, mums liekas, ka mēs varētu piepildīt draudzes telpas ar cilvēkiem. Jo tādā veidā mēs varam vieglāk nomaksāt rēķinus, tur visādas draudzes programmas taisīt un tā tālāk. Un pirmais, kas nāk, teiksim, šādās situācijās galvā, tā kā liekas, ok, mums ir vajadzīgi daudz cilvēki. Un es jums teikšu tā, kad Dievs mums ielika sirdī sāk šo draudzi, mēs nekad nedomājām, un mēs atceros vēl runājām par to, ka mēs nekad neskatīsimies uz cilvēkiem kā uz naudu. Nekad. Tāpēc, ka es arī zinu, ka patiesībā viena tāda Lidija var nodrošināt, saprotiet, ko es saku? Ka tāda viena Lidija var nodrošināt Pāvila visu kalpošanu, vai tāds Kornēlija nams var nodrošināt atmodu, un nav vajadzības nekas. Jūs domājat tiešām, ka Dieva valstība balstīta ir no cilvēku skaita finansiālās plūduma? Marketinga kompānijā jā, bet ne debesu valstībā. Tad, kad jūs dalieties ar savu sirdi, man patīk, ka Mārīte daudz par to runā, Antra par to runā, Jolanta par to mīl runāt. Ja jūs dalieties ar savu sirdi, jūs dodiet sev. Jūs dalieties ar savu sirdi, jūs dodiet sev. Un kas ir daudz sējis, tas daudz pļaus, un tas nav saistīts ar neko citu. Tas ir parasts piemērs. Parasts piemērs.
Jēzus arī runā par sēšanu pļaušanu, šī citā kontekstā to saka. Viņš saka, ja tu sēsi likumu, tu saņemsi likumu, tu saņemsi nosodījumu, tu saņemsi sodu. Ja tu nāks darīt kaut ko šī draudzē pēc obligācijas, es nerunāju par veselīgu, normālu, pieaugušu cilvēka komitmentu. Es par to nerunāju. Vārds komitments, tā kā vienošanās, pieņem lēmums, ja? Tas ir ok, tas ir normāli, jo mēs neesam tīnīdžeri. Ja tīnīdžers vai nenosvērta persona, neizaugusi persona, šodien es gribu, rīt es negribu, viss es nāku, nenāku un tā tālāk. Nē, ja mēs ieejam tādā lietā, kā, teiksim, tur kalpošana, ja mēs esam komanda, tas nozīmē, ka mēs kā cilvēki esam komitmentam, mēs esam paspieduši roku. Ja? Forši. Bet tiklīdz mēs pieskaramies jēdzienam finanses, tā ir sirds teritorija, bet ne jau tikai finanses. Tava palīdzība, tava draudzība, tavs zvans. Tieši tā. Un man tieši tā grīdu mazgāt ar mīlestību. Un tas ir mums vienmēr bijis no paša sākuma. Ziniet, kāpēc mums būs daudz cilvēku? Ne tāpēc, ka mums vajag naudu. Nauda draudzē būs un ir. Tāpēc, ka tā ir debesu valstība. Cilvēki mums būs draudzē. Tāpēc, ka te ir Dieva klātbūtne. Un tāpēc, ka šie cilvēki, viņiem ir atbrīvošana. Viņiem ir dziedināšana. Un tas ir tāpēc, kad Jēzus viņus mīl. Antra ļoti smuki pasaka tagad, viņa saka, draudze ir atbilde cilvēku dzīvē. Mēs gribam, lai draudze reprezentē Jēzu, un tā ir atbilde. Punkts. Un tā ir atbilde. Pārējo kritiku, gudrās runas, teoloģiskos papīrus mēs atdodam jums visiem, ēdiet viņus, ņemiet, cepiet savus steikus tajā pasaulē. Mums pietiek ar debesu valstību. Mums ir ok. Mums ir Dieva klātbūtne. Saprotiet? Mēs negribam to mainīt. Mums nevajag to mainīt. Mēs negribam stāvēt un klausīties, kad mūs Jēzus sodīs un dzīs uguns ellē. Mēs to nedarīsim. Mēs gribam redzēt tevi glābt, mēs gribam redzēt to laimīgi šodien un tagad. Un ja tev vēl nepielēc tas vēl, mēs gribam līdz tevim to aiznest. Vienalga, cik tev stāsts kristietībā. Mums visiem te ir labs stāsts kristietībā. Bet mums vajadzēja labu stāžu Jēzu. Mēs daudzi zinām par Dievu. Ļoti daudzi zinām par Dievu. Par un ap. Kā vajag, kā nevajag, kas laba. Bet mums vajag to Dievu zināt personīgi. O to mums vajag. Par. Jā. Yes. Mums vajag būt šeit, Jēzu. Tā kā Andri komentē, viņš saka, ka par varam zināt, bet mums vajag būt iekšā. Tā ir. Nav citu varianti. Un piedodiet, tā ir labā vēsts. Tā ir labā vēsts. Tā ir labā vēsts. Punkts. Благая весть. Good news. Jēzus ir pietiekams. Jēzus ir pietiekams. Mēs šodien sākām ar lūkšanu par dziedināšanu. Teikšu citiem vārdiem par veselību. Mēs gribam redzēt tevi veselu, labklājībā, labvēlībā. Es negribu redzēt tevi skrienam, kā 30 džeki, tevi skrien pakaļ, ja tu esi tikko kādam sludinājis no Bībeli pa galvu iesicis uz ielas. Es gribu, lai tev 30 cilvēki nāk līdz uz mūsu draudzi un saka, paldies, viņš mums tikko izstāstīja pa dzīvi Jēzu. Viņš to izdarīja tik forši, kad mēs arī gribam dzirdēt vēl vairāk. Es gribu redzēt draudzi, kuri cienīta pasaulē, šī pasaulē, šī sistēmā. Es gribu redzēt draudzi, kur nav visu laiku opozīcijā, tāpēc, ka īstenībā nav pret ko būt opozīcijā. Tu vari būt, es nerunāju par fiziskajām vērtībām. Mēs esam opozīcijā, tāpēc, ka mēs paši esam atdevuši valdību, šo zemi cilvēkiem, kuriem nav apgaismots prāts. Paši mēs esam to izdarījuši. Bet ja mēs runājam par debesu valstību, es gribētu, kad jūs sludiniet tādu evaņģēliju, kurš velk uz šejienu magnetizē cilvēkus un saka, hei, draudze ir forša, ap viņiem ir dzīvība, ap viņiem ir forši, viņi ir labklājībā, viņi ir gudri, viņiem ir biznes, sapcīt mūsu draudzē. Katrs cilvēks ir pašpietiekams. Tas ir ļoti labi. Jūs esat finansiāli neatkarīgi cilvēki. Tas ir dzīves Dievs. Halleluja. Tā ir draudze. Tā ir dzīve, tās debesu valstība. Paldies, es arī gribu īsumā
Ja tu skaties šī lūkšana, lai tavā dzīvē, tad es lūdzu svētais gars tagad pieskaries tam cilvēkam, kas skatās ekrānā, jebkurā vietā, kur tu atrodies, mājās, mašīnā, pirojā, klusībā tu skaties vai ģimenes lokā. Es pateicos Dievam, es pateicos Tēvam par žēlastību tavā dzīvē, par mīlestību par tavu dzīvi, par attaisnojumu tavā dzīvē, par Kristus spēku piepildījumu un to, ka viņa žēlastība nekad nebeidzās. Es pateicos par dzīvību un veselību tavā dzīvē. Es pateicos, ka miers ienāk tavā dzīvē. Sirds miers. Pirmkārt, sirds miers. Un otrkārt, veselības miers, biznesa miers. Un es saku, vētrē apklus tavā dzīvē, Jēzus Kristus vārdā, un es saku, lai tavā dzīvē ir svētība un debesu klābūtne. Tagad šī vietā, kurā tu atrodies, debesu klābūtne, debesu klābūtne, debesu klābūtne, Jēzus klābūtne, eņģeļu klābūtne un pilnu uzvaru Kristu, Jēzu Kristu. Paldies! Halleluja! Un ja tu pārdzīvo spēku, ja tu pārdzīvo dziedināšanu, uzraksti mums atpakaļ saiti, pasaki, kas ar tevim bija, vai iedot kādu refleksiju. Un paldies, ka tu esi mums kopā un skaties. Līdz nākamajai reizē. Tā. Halleluja!